Ap divu kultūras ministru, gan Agnes Logienas, gan Agnes Slāts, vienkārši mērķtiecīgā Dambja kunga faktiski izmešana ārā no iestādes, kur viņš bija pats vadījis 38 gadus un izveidojis, ja, bez tādu gan lietojot dubultus standārts pret citām tām konkursu nolikumiem, gan to, jūs pats tur bija klāt. Tad es neieliku vienu dokumentu iekšā šeit, bet es aizvies līdz vecrīgas skatam. Tātad šī gada novembrī, tas gan izvēl sakrīt ar to dienu, kad Dambja kungu tika pārautas attiecības, ja tad mēs redzam viduslaiku vecrīgu, kas tiešām ir saglabājusies, un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē šajā te ainavā ir ļoti liela loma, jo ja nebūtu tāds striktāks prasības, kurām pats es cīnījies esmu, un man arī neiet viegli to visu. Tad vienkārši te visur būtu pirmais stāvs viss stiklā un viens stāvs virsū, ja tāds būtu vecrīgai un daudz kas būtu nojaukts. Bet tātad, vienmēr tā Dambja kunga tā situācija, es viņu tā no malas vērojot ir, tātad viņš vienkārši, viņi netika pagarinātas attiecības un tās abas ministras, kuras faktiski neko nesaprot no kultūras mantojuma aizsardzības, neko. Ja, tātad viņas izdomāja, ka tur vajag kaut tā un šitā. Un konkurss būšot un tā, tātad ir nevienam nepamanīts notikums, kad novembrī kaut kad jūs apskatieties Latvijai pirmajā vietā, tā partija bija iesniegusi tādu priekšlikumu Saeimā, kur ir parakstījuši liels kultūras mantojuma speciālists kā Linda Lapiņa, Petraviča, Zivtiņš un vēl tur viņi 5 bija tādi iesniegumi uzrakstījuši, kas aicinot Saeimu izmainīt likumdošanu, kad Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde pakļaujās patiešo kultūras ministrijai, nevis ministru kabinetam. Ja? Tad ir kā tāds sīkums. Tad kāds to bija ieteicis? Tas visdrīzāk iet runa pa Waterfronti. Tas tur neizgāja Saeimai cauri, bet pats fakts, ka tādi dokumenti ir, un kad kaut kādi deputāti virza tāds jautājums, ir interesants sakritības. Es domāju, kad faktiski ir apdraudējums zināms kultūras mantojumam šobrīd, un mums jau jāizvēlās arī, ko mēs gribam. Ja? Tur tāds smieklīgi tagad figurē par jauno Rīgas attīstību, ko tur saka, ka Rīga attīstīsies. Ir tāda viena bilde, kad ir palikusi Doma baznīca un riņķi augstceltnes. Varbūt jūs esat redzējuši internetā kaut kur figurē tāds. Tas ir mākslīgi ģenerēts attēls, bet tā kā, jā, risks ir. Labi, es